Šajā video izskatīsim POS paneļa pogas, un pirmām kārtām pāriesim uz produktu pārvaldību. Tālāk mēs redzēsim vairākas apakšsadaļas. POS paneļa pogas un iekvās būs rakstīts CC5, POS paneļa pogas CC4000. CC4000 nozīmē fiskālā kase. Planšetēm un mobiliem telefoniem ir sava paneļa ar savām pogām, un būs jāizvēlās CC5. Pamata kasei atgādinu, ka jāspiež CC4000. Atverot to vaļā, no kreisās puses redzēsim sarakstu ar kasē. Ja kase ir viena, tad būs tikai viena vienīgā kase. Pa vidu ir paneļu saraksts. Galvenais panelis, jeb panelis ar darbībām, kurš atrodas kasē no labās puses. Tur būs tāds pogas kā samaksāt, sadalīt rēķinu, kā arī varbūt izdrukāt pirms rēķina. Nākošais panelis ir naudas panelis. To mēs redzam ieliekot vai izņemot naudu no kases, kā arī uzsākot vai pabeidzot maiņu. Tālāk seko produktu un produktu grupu paneļi. Tos var dalīt pa dzērieniem, ēdieniem, varbūt katru dzērienu var sadalīt sīkāk un uztaisīt vairākus paneļus. Ierobežojuma principā nav. Lai izveidotu jaunu paneli, uzspiežam uz pievienošanas pogu, jeb plusiņu virs saraksta. Tālāk dodam POS paneļam nosaukumu. Izvēlamies rindu un kolonu skaitu. Rindas mēs iesakam ne vairāk kā 6 un kolonas līdz 10. Tālāk optimālais pogu platums ir aptuveni no 70 līdz 80. Ja pogu būs daudz vairāk, tad, protams, ka platumu un augstumu samazinam. Kā arī, ja nosaukumi nav pārāk gari, var palielināt fonta izmēru. Ir podziņa izcelta reknerakstā. Tas nozīmē, ka katra nākamā pievienotā poga būs ar uzrakstu reknerakstā. Un uzspiežam pogu saglabāt. Mums izveidojās jauns panelis. Lai pievienotu pogu, klikšķinam uz tukšo laukumiņu, jeb pelēko kvadrātiņu. Izliks loks, kurš mums piedāvās izvēlēties no sākuma pogas tipu. Un pirmais, kas ir pēc noklusējuma, ir produkts. Produkts, jeb tiešā prece, ko mēs gribam tirgot. Piemēram, karbonara. Pēc tipa un produkta mēs varam iedot tai savu nosaukumu. Tas vienīgi ietekmēs to, kā poga sauksies. Varam nomainīt tai krāsu un uzspiest pogas saglabāt. Nākamais pogas tips ir ne produkts, bet produktu grupa. Un te mēs, piemēram, paņemsim veselu grupu. Saglabāt. Tagad, spiežot uz kases šito pogu ar grupu, atvērsies vēl viens apakšpanelīs ar visiem produktiem, kas atrodas šitajā preču grupā. Lai pārvietotu pogu no vietas uz vietu, uzvedam pelīti uz pogas un pārstiepjam uz tukšo vietu. Vajadzības gadījumā, uzspiežot uz pogas vidu, mēs to varam izdzēst. Un no labās puses varam to labot.